Labvakar, mīļie brāļi un māsas. Labvakar. Esiet sveitīti šai vakarā. Mums ir prieks lūgt kopā ar jums. Un lūgšanai gribam piedāvāt vārdu no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas 41. līdz 44. pāns. Un pienācis tuvu, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nostietinājums, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs, tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus. Neatstādam no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Jaunajā tulkojumā ir teikts laiku, kad Dievs tevi apmeklējis. Krievu tulkojumā teikts apmeklēšanas laiku. Un ar uzsvaru šis vārds ar uzsvaru uz žēlstības laiku. Un laiks ir gājis, un ik pa brīdim mums Latvijā ir bijušas dažādas ķibeles, gan tā saucamā dižķibele, savulaik, gan šādas un tādas. Un mēs esam sūrojušies par to, ka tas nav tā, kā vajadzētu, un šis nav tā, kā gribētos. Un tas, ko gribētos lūgt šovakar, ir tas, ka, lai Dievs piedod mums, ka mēs neesam atzinuši, ka mēs neesam pamanījuši žēlstības laiku, jo žēlstības laiks Latvijā pagaidām vēl turpinās. Mūs gan biedē ar šādām iespējām un tādām iespējām, bet iespējas vienmēr ir iespējas. Viņas var piepildīties, viņas var nepiepildīties. Savukārt pagaidām vēl ir žēlstības laiks. Un mēs šovakar gribētu lūgt Dievu, lai Latvijas iedzīvotāji paman šo žēlstības laiku. Lai viņi atzīst šo žēlstības laiku un ir pateicīgi. Lai mēs atzīstam šo žēlstības laiku un esam pateicīgi. Lūksim. Mīļais Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka Tu visas lietas zini, Tu pazīsti visu cilvēku sirdis, un Tev ir nodoms. Tev ir nodoms, un Tu visu dari pēc savu nodomu, kā Tu esi iecerējis, tā Tu to realizē. Mēs slavējam pateicamies, un mēs, kā Tavu bērni, mēs zinām un mēs ticam, ka vislabākais priekš mums ir Tavs nodoms. Un vislabākā un visdrošākā vieta ir Tavs aicinājums. Tēvs, un mēs pateicamies Tev par žēlstības laiku Latvijā. Mēs pateicamies Tev, ka vēl ar vienu Latvijā ir miers. Vēl ar vienu mēs varam lasīt Tavu vārdu, runāt par Tavu vārdu publiski. Slavu Tev, Kungs. Mēs lūdzam Tev dod mums žēlastību, ka mums būtu pateicīgas sirdis par šo žēlastības laiku. Dod mums žēlastību gan pateikties par to, gan arī likt lietā šo žēlastības laiku, izmantot to tā, kā Tu katru mūsu aicini to izmantot. Mēs lūdzam Tev arī, ka Tu katru no mums, kas mēs te kopā lūdzam grupā, gan arī
visus tavus bērnus Latvijā, ka tu katru ieved savu aicinājumā, un ka tu atklāji cilvēkiem, kas ir tas, kur tu viņus aicini, kur tu mūs aicini katru. Mēs lūdzam palīdz saskatīt visas tās durvis, ko tu mūsu priekšā atver. Un Tēvs, es nezinu, vai visi aicinājumi ir tā veiksmīgi formulējami vārdos, bet mēs lūdzam Tev, ka pat ja to ir grūti kaut kādā konkrētā vārdā nosaukt, mēs lūdzam, ka tik un tā, ka neviens mums nepaiet garām savam aicinājumam, ka mēs viņu nepazaudētu, ka mēs viņu nenogulētu vai ka mēs nepretotos viņam, kungs. Mēs lūdzam dod mums žēlstību, pieņemt to, ieiet tajā un piepildīt to. Un mēs ticam, ka tas būs vislabākais priekš mums un vislabākais priekš Tavas valstības. Tevs slavu Tev gods un pateicību. Tu kungu, kungs, tu ķēniņ. Mēs lūdzam Tevi, esi Tu, kungs Latvijā. Mēs lūdzam Tevi, esi Tu, kungs mūsu zemē, kungs. Mēs lūdzam Tev, dod mums žēlstību, apzināties žēlstības laiku un arī dod mums žēlstību apzināties, kas mums priekš miera ir vajadzīgs. Atklāt to mums katram. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Amen.